Labi, tad es vēl vienreiz gribētu stādīt priekšā, gan arī varbūt būtu pašai mākslas vēsturniecei stādīties priekšā un par to tematu vairāk, bet tas, ko es varbūt kā ievadā vēlējos pateikt, ka mani tiešām uzrunāja un pārsteidza, vienā veidā pārsteidza, otrā veidā nepārsteidza, ka tieši, kad mēs gatavojamies uz šo sadraudzīgu tematisko, un kad Daiga pateica, ka varētu būt tieši jūs piedalīties, un ka jūs atsūtījāt to ziņu, par ko jūs varētu teikt, tad jūs esat tā, kas atsaucaties uz Robertu Feldmanu. Man būtu viens no jautājumiem, varbūt, kurā šo lekciju, šī priekšā stādījuma priekšā varētu pateikt, kāpēc tieši Roberts Feldmanis jums tieši likās atsaucāt. Tāpēc, ka es cīņas uz Meža parku baznīcu, vai kā es domāju, tomēr viņš ir viens no tiem, kas mūsu baznīcā, viens no retajiem, kas ir domājis par baznīcas interjeru un pats ne tikai domājis, bet arī veidojis vairāk baznīcas interjeru. Un, ja būtu iespēja, varbūt jūs varētu šai sakarā pateikt kaut kādus, varbūt pāris vārdus par Feldmaņu, gan par Meža parku, varbūt jūs esat redzējuši arī citus viņa draudus vai tā, bet katrā ziņā priekšroku jūsu priekšā cēlumam sagatavotajām lietām. Un es domāju, ka pārējie esiet brīvi, tur ir aizmugurē arī, kā tu teiksi? Nu, tur ir viss. Tur ir viss aizmugurē brīvi, tur ir var papildināt visas tās lietas un man gribās teikt mākslinieci. Bet labi, es došu vārdu jums un pārējiem tad arī, lai ir interesanti klausīšanās un arī kopīgi sadraudzība, protams, kopā. Paldies! Lūdzu! Jā, paldies! Paldies, mīļie brāļi un māsas Kristūs par iespēju šeit būt pie jums. Sirsnīgi sveicienu jums no Jēzus draudzes un vienmēr esam priecīgi viens par otru visu kaut ko dzirdēt. Esmu tāpēc arī laimīgi, ka varu šeit būt pēc jau vairākiem tagad gadiem. Kad nebiju bijusi kādu laiku, bet esmu kādreiz iepriekš bijusi kopā ar Ainu Mūzi. Mēs šo to spriedām par gobelēniem un par kaut ko. Esam arī tāds raksts neliels tapu un tā. Paldies arī mācītājiem par skaistu uzrunu un vispār aicinājumu. Brīnišķīgiem studiju gadiem. Un tā jau mēdz būt, kad cilvēki uzdod jautājumus, bieži vien tāpēc, lai paši tā kā varētu izstāstīt, ko tad viņi īstenībā ar to jautājumu domā. Un man ļoti patīk, ka jūs arī pats personīgi atbildējāt uz savu jautājumu, jo tiešām Roberts Feldmans patiešām ir viens no tiem mācītājiem Latvijā, kurš tiešām ir ne tikai domājis, bet arī reāls lietas darījis interjeru lietā, ja mēs runājam par draudzes namu interjeru. Ja? Un tas arī ir iemesls, kāpēc es esmu gan citējis, un arī šodien vēl kaut ko par to runāšu, gan teikšu. Un īstenībā var pat būt arī tā, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc vispār tāda tēma kopumā tapa, jo tagad pirms kādiem 4 gadiem, kad es pirmo reizi šo tēmu prezentēju, tādā drusku savādākā kontekstā, un šodien klausoties, esot klāt, piedzīvojot, svenot dievkalpojumu kopā ar jums, es sapratu arī ļoti daudz jaunas atklāsmes, kā jau tas vienmēr svētdienas rītos notiek, kad pirmkārt man ir pilnīgi skaidrs, ka man ir ļoti tālu no šīs Kanānas sievietes, diemžēl. Un es nezinu, vai kāds varētu šeit likt rokas sirds un teikt, jā, es arī 4. reizi lūgtu vienalga ko, ja? Tas mums ir cilvēkiski ļoti grūti. No otras puses, kas man šodien ļoti patīk, tas ir tieši jūsu liturģija, tas, kā jūs sviniet. Pat tiešām varēja just to, ka draudzes svin dievkalpojumu. Un kas droši vien lielās draudzēs, lielos dievnamos nav iespējams vispār to tā nec sajust, nec izdarīt, nec arī varbūt noturēt tā, ja? Arī ar tādu īpaši izteiksmi katrā vajadzīgajā vietā mācītājs burtiski liekas iestudējis, un tā tas arī, protams, ir, un tā tam arī ir jābūt, ja? Tātad katru vārdu un uzsvaru tur, kur tas ir nepieciešams, un man par to ir ļoti liels prieks, un tāpēc savā ziņā varētu teikt, ka tā tēma mana atkal tā kā, kļūst vairs nesvarīga uz tā visa fona, tāpēc, ka iznāk tā, ka
Un tā ir patiesība, ja bez šaubām, ka liturģija ir primārā, liturģija ir galvenā, liturģija ir dominējošā un liturģija ir valdniece. Un tāpēc arī manas prezentācijas ideja faktiski ir tāda, ka un tas arī ir vēsturiski sakna tam visam, ja, ka tieši liturģija jau ir bijusi tā, kas ir izveidojusi dievnamus tādus, kādus mēs viņus pazīstam jau no vissenākajiem laikiem. Un pēc tam vēlāk jau cilvēki veidot ir dažādi šie te kanoni, dažādi mēri un likumi, kas tiek vairāk vai mazāk šur un tur ievērot, šur tur ne. Un līdz ar to mums vienmēr jāatcerās, ka, lai kā, piemēram, es mīlētu mākslu vai kā man patiktu apmērīt telpas un proporcijas un sapņot par to, kā vēl varētu būt, tas katrā ziņā vienmēr ir pastarpināti bez šaubām. To jau mēs visi zinām, tas nav nevienam šeit jāizklāt. Es nepajautāju, cik man ir laiks. Es tā, cik Daiga deva? Daiga? Cik tu Daiga deva? Nē, mums ir 40-50 minūtes. Nu, kaut kā jāatcīm redzot, ja? Jā, 40-45 minūtes, bet es negarantēju, ja cilvēku uzdos jautājumus, es nevaru atlusināt. Jā, protams, jā. Un pagājušajais tik ilgi. Paldies jums, jā, ir divas galējības. Viena galējība ir, ka vienkārši auditorija kļūst tukša, un otra galējība ir, ka nevar tikt vaļā. Labi, jā, es centīšos tā, protams, koncentrēt, lai jūs spētu saprast, ieskatīties tajā, ko es esmu gribējusi pateikt ar to visu. Mēģināšu nepārāk aizrauties ar runāšanu, kaut arī, kā man viena kolēģi teica, mēs visi lektori, docenti esam iestādīti uz pusotru stundu, jā. Mums tā ieprogrammēti esam, bet es centīšos tātad to vienu pusīti no tā iztērēt.